Kā izvēlēties pareizo izvelkamo dīvānu? Mums principā ir, tā teikt, iedalīts 3 kategorijas. Pirmā no visiem tātad izvelkami dīvāni, kur vajag ikdienā gulēt, un tas ir šāda tipa mehānisms, beļģu mehānisms ar biezu putu matraci un koka redelēm. Tātad šis mehānisms ir paredzēts ikdienai, jo jūs pirmkārt ļoti viegli viņu varat izvilkt un salikt. Tiešām ir arī ērti gan sēdēt, gan arī gulēt. Tālāk tādi, vairāk viesu varianti. Piemēram, ņemot šis te Hazel, var uztaisīt gan kā stūri, gan arī bez stūri. Izmēru jūs visiem dīvāniem varat izvēlēties, bet šeit tā atšķirība ir tā, ka jūs viņu nevis izvelkat ar matraci, bet viņš pats kā dīvāns izvelkās un nolaižās aizmugurīt lejā. Šeit arī ir veļskaste. Nu, lūk, un šeit atšķirība ir tā, ka te ir spraugas, un tas citiem atkal ikdienā nebūtu gluži komfortabli gulēt, jo te ir tomēr kaut kādā ziņā jūtams tās spraugas, un ciemiņiem, protams, šeit tad palikt nekāda problēma nav, bet šis dīvāns mums ir uz augstiem kājiem, kur tiek robotiņš apakšā, nav nekādu kompromisu pildījumā, tad viss ir super mīksts, foršs, ērts, tā kā dīvāns ļoti superīgs. Un ejam uz, tā teikt, ekonomiskās klases sēriju, dīvāns Modern Sleeping. Šis mums ir tāds lētākais no izvelkamiem dīvāniem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pirmkārt ir seklāks sēdēšanai. Šis te dziļums ir salīdzinoši pa 20 centimetriem seklāks nekā, kur redzējāt tikko. Mehānisms salīdzinoši vienkāršāks, uz ritentiņiem iznāk ārā. Šo te izvelkamo daļu jūs varat uztaisīt gan tādā pašā materiālā kā dīvāns, vai arī atstāt šādu, jo tur cena atšķirība ir kaut kādi zem 100 eiro. Un saliekam apakaļ. Ir arī veļas kaste. Skan die met less.